Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Droši vien labi. Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Patīkami, ka sekojat manam kanālam. Liels jums un sirsnīgs paldies! Šodien ir brīvdiena. Un ko mēs darām brīvdienās? Pareizi, mēs dodamies, bet šodien būs neparasts formāts. Itālijā ir tāds agroturismo, tā kā agrārais turisms, kaut kas līdzīgs. Latvijā es nezinu, vai tāds ir. Itālijā ir diezgan populāri agroturismo, un mēs šodien uz tādu dosimies. Paskatīsimies, kas tas tāds ir, un zināsim. Taisiet tēju, kafiju, pievienojieties man braucienā uz agroturismo. Tātad dodamies. Tātad esam klāt. Mani te palaboja nevis agroturismo, bet agriturismo. Esam atbraukuši uz agriturismo vietiņu. Te ir restorāns, viesnīca un iespējamas dažādas aktivitātes. Agriturismo tas nozīmē, ka ferma vai saimniecība nodarbojas ar agrārām lietām. Kā mēs redzam, šeit ir olīvu koku dārs. To, ko mēs redzam uzreiz. Iespējams, varbūt vēl ir kaut kas cits. Te ir fiziskās aktivitātes, loka šaušana. Re, ko mēs redzam, īpašnieks veic kaut kādus remontdarbus, labi iekārto. Aiziesim, paskatīsimies uz šautuvi. Kā izskatās šautuvi, kur šauj ar lokiem. Redziet, šeit interesanti. Ir liela naturāla saimniecība, strādā cilvēki un arī piedāvā pakalpojumus. Izmitināt viesus, viņus pabarot, un arī piedāvā dažādas fiziskās aktivitātes. Bieži vien šādās vietās ir arī dzīvnieki, zirgi, varbūt vēl kaut kas. Par to es pagaidām neko nezinu, mēs tikko atbraucām. Bet saimnieks teica, ka šeit ir šautuve, kur var šaut ar lokiem. Ar lokiem nešausim, paskatīsimies, kā tas izskatās. Man tas ir jauns pasākums. Paskatīšos es, parādīšu jums, bet jūs, kā vienmēr, rakstiet komentāros, ko jūs domājat. Nu, skatos, ka ir diezgan eleganti šautuvi. Ir mērķi, vairāki šaušanas celiņi, vai kā viņi saucās. Labojiet mani komentāros. Un šeit var nodarboties ar sportisko loku šaušanu. Vieta ir skaisti sakārtota, zaļa. Un tāds nedaudz savādāks formāts, nekā es mums parasti rādu. Rakstiet, patīk jums tāds, nepatīk. Der, neder. Vai kaut kas savādāks jums patiktos. Tātad. Šeit ir šautuve. Un vieta šī saucās Agriturismo Nonna Katerīna. Šeit ir plakāts ar telefonu numuriem. Ja nu kāds no jums vēlas atbraukt, dabūt naktsmājas un maltīti, droši to varat darīt, iepriekš sazvanoties pa šo telefonu numuru. Te mēs redzam, ir atpūtas vieta, kā arī jauks bērna laukums. Un ar labi iekārtošanas darbiem šeit nodarbojas pats īpašnieks. Sūta jums sveicienus un aicina ciemos. Vieta tiešām ir forša.
kaut kas savādāks. Atpūta lauku sirdī. Ne visiem tas patiks, gluži glampings tas nav, bet es domāju, izglītības nolūkos vajadzētu atbraukt un paskatīties, kas tas tāds ir. Sevišķi, ja patīk klusums un miers un dabas krūts, nu tad laikam šeit ir īstā vieta. Saimniecība ir liela. Šeit mēs redzam vairākas palīgākas. Cilvēki varbūt arī dzīvo uz vietas, varbūt tikai strādā. Nodarbināt šeit ir daudz cilvēki. Ir transports, arī sunīši. Šeit ir galvenā ieeja. Un šis ir restorāns, kurā varēs ieturēt maltīti, ja jūs šeit dzīvosiet. Bet, ja vēlaties tikai ieturēt maltīti, arī tā nav problēma. Var braukt droši uz šajieni darba laikā. Labāk varbūt būtu piezvanīt un norezervēt galdiņu, bet varat braukt arī tāpat. Noteikti īpašnieki ir laipni un jums atradīs kādu galdiņu un ierādīs vietu, kur jūs varat apsēsties un iebaudīt maltīti šajā skaistajā, zaļajā stūrītī Kalabrijas dienvidos. Šeit ir ļoti laba atmosfēra tiešām. Saule spīd, putiņi dzied. Diezgan eleganti, man patīk. Šeit mums īpašnieks atveda parādīt pīlītes. Pīlītes brīvā dabā staigā un ēd. Vai zosis vai pīles, nezinu, man liekas zosis tās ir. Es tikai zinu, ka viņas diezgan forši kniebi. Laikam baigi klāt, man negribās tur iet. Vienreiz bija darīšana. Ar Valdi atceries, kā mēs mukām no zosīm? Tās bija baigi ekstrēmi. Tā kā ar zosīm man, nu tā, nepārāk. Kādas smuka zostiņas. Un tāda te naturāla saimniecība ir. Viss notiek uz vietas. Strādā, cilvēki, zosis aug, viss notiek. Saimnieks stāsta, ka pupas aug brīvā dabā. Var nākt, saplūkt un noaisties. Daba pati mūs pabaro. Tādi plusi naturālai saimniecībai. Ka nav jāpērk produkti, aizēj līdz savai dobei un saplūc to, ko šodien vēlies ēst. Diezgan eleganti. Tas, kas jūs sagaida galdā, būs svaigs tikko no dobes un vietējā ražojuma. Redzam lielu teritoriju. Saimnieki dzīvo tajā mājā. Šajā mājā dzīvo viņa dēls. Esmu jau stāstījis, ka Itālija ir par ģimeniskām vērtībām. Vecāki, bērni strādā kopā, turpina tēvu, vectēvu, vecvectēvu iesākto biznesu. Un tas ir ļoti patīkami, ka netiek pamests novārtā, ka jaunieši, kā vairums, nebrauc uz lielpilsētām, paliek laukos, saimnieko savā fermā un palīdz vecākiem. Šādas fermas Itālijā kļūst aizvien mazāk. Jaunieši izvēlās pārcelties uz lielpilsētām, doties lielās peļņas meklējumos, bet autentiskā Dienvidu Itālija līdz ar to iet zudumā. Žēl, ka tā notiek, bet dzīve ir dzīve. Cilvēki izvēlās, kā viņiem ir labāk, kā ir labāk viņu ģimenēm. Bet, kamēr šādas vietas vēl ir, ieteiktu atbraukt, apskatīties autentisku itāļu fermu, kur var dzīvot uz vietas, var ieturēt maltītes, doties pastaigā pie dabas, apskatīties, kā notiek olīvu pārstrāde. Šeit ir olīvu fermas. Olīvu pārstrāde tagad nenotiek, tagad nav sezona.
olīvas tiks pārstrādātas pēc ražas novākšanas. Zemniece pastāstīja, olīvas viņa audzē uz vietas, bet pārstrādāt viņa ved uz pārstrādes cehu. Šeit uz vietas nepārstrādā. Atceros, teicāt un lūdzāt, lai es parādu, kā tiek izspiesta olīveļa. Šeit uz vietas to nedara, bet es apsolos sagatavot sižetu, kad būs olīvju spiešanas sezona no olīvu spiestuves. Arī par vīna darītavām es atceros jūsu lūgumus, arī par vīna darītavām taps sižets. Esiet lūdzu pacietīgi, visu es jums parādīšu, visu es jums pastāstīšu. Šeit pat sunīši ir mīlīgi. Nav tādi, kas rej un kož. Atnāk un oguļās, lai paklauta vēderiņa. Šeit viss ir mīlīgs. Jauka, autentiska Itālijas dienvidu ferma. Vēlāk sižetā pastāstīšu, cik maksā šeit apartamentus iegūt. Ja būs labas fotogrāfijas, tad arī pievienošu fotogrāfijas, kādas izskatās no apartamentiem. Tagad saimniekus netraucēšu, nelūkšu radīt apartamentus, jo primāri jau droši vien tas nav par to. Pirmajā reizē pietiks arī ar to, kas ir. Ja jums gribās izzināt vairāk, rakstiet komentāros. Protams, izpildīšu jūsu vēlmes un sagatavošu sīkāku sižetu ar jūsu interesējošiem jautājumiem. Tur augšā redzam manu pilsētiņu, Frankavilla Maritima. Šī vieta atrodas netālu, nedaudz lejā, skaistu kalnu pakājē. Nu, tagad iesim, paskatīsimies, kur tad var ieturēt maltīti un kas tā būs par maltīti. Nezinu. Apetīte man ļoti labi ir. Es labprāt izbaudītu vietējos gardumus. Redzam arī, var sēdēt ārā, bet vēl nav sezona, esmu jau teicis. Vēl ir tikai sagatavošanās darbi, agrs pavasaris, kur tur ir nojumi ar galdiņiem. Sezonā noteikti iekšā ir karsts, un tad maltīti ietur zem nojumes. Šī vecā kaut kāda senlaicīgā prese, nezinu vai vīnogam vai olīvām, ja zinat, rakstat komentāros. Un iesim paskatīsimies, kā tad izskatās iekšpusē. Man ir paveicies, viesu nav. Varu filmēt netraucēti. Un šādi izskatās iekšpusē. Liela ēdamzāle, bāra lete un daudz galdiņi. Ļoti skaista, autentiska vieta. Ar skaistiem augstiem griestiem, ieturētu stilu. Nu, ļoti eleganti. Tā it kā laiks šeit būtu apstājies. Ēdienus vēl neesmu baudījis, bet esmu pārliecināts, ka šeit viss būs garšīgs un izcils. Īpašniece ar viņas palīdzi. Tie ir tie cilvēki, kas gatavo burvīgu maltīti šeit viesiem un arī šodien. Tā kā mūs sagaida burvīga maltīte. Šāda liela vasaras nojume jūsu maltītēm un atpūtai. Arī šeit blakus ir
Liels parkings, par ko es nepieminēju, bet parkingā ir ļoti daudz vietas. Un ja arī parkings būs pilns, automašīnas var droši atstāt arī uz piebraucamā ceļa. Vietas pietiks visiem un pabaroti tiks visi tie, kas vēlēsies. Vēlreiz jums parādīšu burvīgo skatu. Īpašnieks laipni piekrita novietot galdiņu mums vēlamā vietā. Principā, jebkurā vietā jūs varat dabūt galdiņu šajā burvīgajā dārzā. Kas vēlas, var dabūt vietu saulē, kas vēlas, var dabūt vietu ēnā. Tā kā saka, jebkura kaprīze par jūsu naudu. Burvīgā maģija. Īpašnieks atnesa jau vīnu un pupas no dārza, kas tikko tika saplūktas. Mūs sagaida interesantas gastronomiskas baudāmības. Pirmo reizi tāda pieredze, kā baudu svaigas pupas tikko no dobes restorānā. Iedomājieties! Šis ir cits formāts, cita veida restorāns. Mājas vīns izcils. Nevis tāpēc, ka es kaut ko lielu, bet tiešām ļoti viegls, ļoti svaigs. Perfekti. Es nesaku, ka jābrauc obligāti uz šejieni, bet agriturismo, kādreiz pamēģiniet. Tas ir kaut kas savādāks, kaut kas jauns. Jebkurā gadījumā jauna pieredze noderēs. Tādus ēdienus atnesa. Un tās, starp citu, ir tikai uz kodas. Man izskatās izcili. Draugi mīļie, jums ir jābrauc uz šejieni un jābauda. Jūs lūdzāt mani filmēt restorānā, kas un kā un ko. Tur ir cilvēki, tur ir savādāk. Šeit mēs esam šajā atpūtas vietā vienīgie viesi. Sezona vēl nav sākusies. Un es varu jums parādīt un uzfilmēt bez traucēšanas un bez neērtības sagādāšanas citiem apmeklētājiem. Man liekas ļoti eleganti. Lai es arī teicu, ka nefilmēšu, kā es ēdu, bet tas bija izcili, ideāls ēdiens, un tas bija tikai uzkodas. Es zināju, ka būs garšīgi, bet ka būs tik ideāli, es pat nenojautu. Tiešām garšas orgasms. Katrai uzkodai sava garšiņa. Viss ir sabalansēts. Un, protams, Kalabrijas stilā. Ar asumiņa piedevu. Ļoti superīgi. Un tās bija tikai uzkodas. Nes kāds būs pamatēdiens. Otrajā ēdienā atnesa šādu gaļiņu. Griļāta mista. Tas ir tā kā grilētas gaļas miksiņš. Īpašnieks teica, ka nevajag mums katram savu porciju, mēs viņu neapēdīsim, tā kā mēs pasūtījām uz diviem šādu porciju. Izskatās ļoti gardi. Tātad, rezumē par braucienu. Kā jums patīk agriturismo? Nedaudz jūs maldināja, parasti agriturismo ir arī naktsmītnes. Diemžēl izrādījās, ka šajā vietā naktsmītnes nav. Viņas ir blakus citur, bet konkrēti šajā vietā naktsmītnes nav. Šeit ir ekoloģiskā saimniecība, loku šaušana un restorāns. Bet restorāns tiešām izcils. Kā jūs domājat, cik mēs samaksājām par pusdienām 2 personām? Nospiediet uz pauzītes, uzrakstiet lūdzu komentārā. Kā jūs domājat, cik mēs samaksājām? Uzrakstījāt? Tā tad es pateikšu, cik. Un tie bija 30 eiro. Litrs vīna, litrs ūdens, uzkodas un grilēta gaļa. Man liekas, cena ir ļoti laba. Paldies par skatījumiem, laikiem, rakstiet komentārus un tiekamies nākošajos video. Lai jums jauka diena! Atā!